Labdien, skolotāji! Platformas Soma viedgrāmatu sadaļā ir iekļauti dažādu veidu uzdevumi, testi, aptaujas un aktivitātes ar zīmēšanas, rakstīšanas vai objektu pārvietošanas iespējām. Testi paredzēti skolēnu zināšanu pārbaudei vai pašpārbaudei. Viedgrāmatās iekļauti 3 veidu testi. Testi zināšanu pārbaudei mācību procesā, kopsavilkuma testi zināšanu pārbaudei viedtēmas noslēgumā, daudzlīmeņu testi gan zināšanu pārbaudei mācību procesā, gan tēmas noslēgumā. Pie katra uzdevuma ir ikona, kas norāda tā veidu – tests, kopsavilkuma tests, aktivitāte vai aptauja. Ja testā ir vairāki līmeņi, ikona ar kāpnēm norāda līmeņu skaitu. 2 savstarpēji krustotu bultiņu ikona norāda to, ka jautājuma testā ir jauktā secībā. Savukārt, pārsvītrota teksta lodziņa ikona norāda, ka šī testa jautājumi ir bez atgriezeniskās saites. Līmeņu testos papildus var redzēt jautājumu skaitu katrā līmenī, kā arī to, cik ir iegūto pareizo atbilžu katrā līmenī un cik pareizu atbilžu ir nepieciešams iegūt attiecīgajā līmenī, lai nonāktu nākamajā līmenī. Ievērojiet, ka zaļā un dzeltenā ikona ar ķeksīti norāda, ka tiek ņemtas vērā gan tās atbildes, kas iegūtas ar pirmo, gan tās, kas iegūtas ar otro mēģinājumu. Spiežot uz atstiņas ikonas, varat apskatīt, kā ir veicies katrā līmenī. Jāņem vērā, ka šeit, ja būsiet izpildījis testu, jūs redzēsiet savus, nevis skolēnu rezultātus. Skolotājs var izmēģināt testa pildīšanu, spiežot uz pogas sākt. Testos atradīsiet dažādu veidu jautājumus. Ievadas loga jautājumā jums būs jāievada trūkstošie vārdi tekstā. Nepareizas atbildes gadījumā skolēns varēs apskatīt padomu un uzlabot sniegumu, izlabojot pieļautās kļūdas. Somā ir pieejami arī jautājumi ar mazu ievadas logu, kā piemēram šis jautājums, kas paredzēts pareizrakstības uzlabošanai. Aprēķinu klaviatūras jautājumos skolēni varēs izmantot klaviatūru, lai ievadītu sarežģītākus matemātiskos aprēķinus. Šeit varēsiet ievadīt, piemēram, daļskaitļus, skaitli kvadrātā vai kvadrātsakni no skaitļa. Veikšu piemērā dotās izteiksmes aprēķinu. Būtiski ir tas, ka varat saskaitāmos, kā arī reizinātājus mainīt vietām. Esam strādājuši pie tā, lai sistēma atpazītu visus iespējamos pareizos atbilžu variantus. Jautājumā ar atbilžu kārtošanu skolēns varēs sakārtot pievienotos atbilžu variantus jautājumā noteiktajā secībā. Somā pieejamie jautājumu veidi ir daudz un dažādi. Ir iespējami gan jautājumi ar tekstuālām atbildēm, kuros ir tikai viena pareiza atbilde, gan šāda paša veida jautājumi, kur atbildē ir jāizvēlas viens attēls. Tāpat mūsu platformā atradīsiet jautājumus ar vairākām pareizajām rakstiskajām atbildēm, kā arī ar vairākām pareizajām attēlu atbildēm. Jautājumos ar teksta ievadas lauku nepieciešams ievadīt vienu vārdu vai frāzi, vai dažreiz, piemēram, latviešu valodas mācību priekšmetā, pat veselu teikumu ar visām pieturzīmēm. Un visbeidzot, skaitliska ievadas lauka jautājumā atbildē būs jāievada skaitliska atbilde. Šajā ievadas laukā iespējams ievadīt arī decimālu skaitļus. Kad tests ir izpildīts, skolotājs var arī apskatīt savus rezultātus, tāpat kā to varēs izdarīt skolēns, un izlasīt vēlreiz padomu nepareizas atbildes gadījumā, kā arī atgriezenisko saiti dziļākai izpratnei, kas sniegta, ja ir atbildēts pareizi. Atcerieties,
Kamēr skolotājs nav uzsācis viedstundu un skolēns pilda testu pašpārbaudes režīmā, to ir iespējams sākt no jauna un pildīt tik reižu, cik nepieciešams temata apguvēji. Katru testu skolotājs var arī ērti priekšskatīt, apskatot visus testa jautājumus un pareizās atbildes vienu vietu. Aktivitātes paredzētas skolēnu zināšanu nostiprināšanai tēmas ietvaros. Zīmēšanas aktivitātē, līdzīgi kā darba lapās, pieejami dažādi digitālie teksta un attēlu rediģēšanas rīki. Izvēlieties aktivitātes uzdevumu izpildēji piemērotāko rīku un varat paveikt uzdevumu. Aktivitātē ar objektu pārvietošanu skolēns varēs sakārtot objektus, novietojot tos tur, kur nepieciešams, atbilstoši uzdevuma nosacījumiem. Aptaujas ļauj iegūt datus par skolēnu pieredzi vai viedokli konkrētajā tēmā. Aptaujas loga augšējā labajā stūrī būs norādīts, uz cik jautājumiem jau ir atbildēts no kopējā jautājuma skaita. Aptauju var pildīt tāpat kā testu, tomēr atšķirībā no testa ir iespējams arī izlaist jautājumu, uz kuru nevēlaties atbildēt. Aptaujās nav pareizi vai nepareizi atbilžu, un to rezultāti ir anonīmi. Ceram, ka mūsu veiktie uzlabojumi testos, aktivitātēs un aptaujās palīdzēs jums ikdienas darbā. Un ja jums ir jautājumi vai ieteikumi, kā platformu padarīt vēl ērtāku, lūdzu sazinieties ar Somas atbalsta komandu.